Pārbaude. Kad Jēzus acis pacēlis redzēja, ka daudz ļaužu nāk pie viņa, viņš sacīja uz Filipu: Kur pirksim maizi, lai viņiem būtu ko ēst? Bet to viņš sacīja viņu pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko gribēja darīt. Filips viņam atbildēja: Par 200 sudraba gabaliem maizes nepietiek, lai katram tiktu kāds mazums. Tad viens no viņa mācekļiem, Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, viņam saka: Šeit ir kāds zēns, tam ir 5 miežu maizes un 2 zivis. Bet kas tas ir tik daudz ļaudīm? Jēzus sacīja: Lieciet, lai ļaudis apsēstas. Jēzus pārbauda savus mācekļus. Vai plānam pabarot ļaudis viņa atmetīs ar roku? Vai mēģinās kaut ko izdomāt, centīsies būt radoši? Varbūt meklēs pēc palīdzības? Lūkojoties uz izsalkušo pūli, Filips izvērtē situācijas finansiālo pusi. Andrejs saskaita pieejamos resursus. Kopīgiem spēkiem viņi iezīmē esošo situāciju un vajadzības. Un tad iesaistās Jēzus un situāciju atrisina. Vai līdzīgi nenotiek arī šodien? Mēs varam vaimanāt par nebeidzamajām cilvēku ciešanām, sāpēm, ļaunumu, grēku un nāvi. Mēs varam pat aprēķināt, kāda palīdzība būtu nepieciešama un konstatēt, ka mums nekad tam nepietiks resursu. Bet, kad iesaistās Jēzus, viņš dod mums ne tikai maizi, ar ko pabarot izsalkušos, viņš atdod sevi, atdod ciešanām, nāvei un augšām celšanai, lai arī mēs varētu dzīvot mūžīgi, dziedināti, attaisnoti un piepildīti. Grūtības, kuras mūs piemeklē, patiesi pārbauda mūsu spēju pastāvēt līdz galam. Un reizēm, kad šķiet, ka tas viss ir pāri mūsu spēkiem, ka grūtībām nav ne gala, ne malas, lūdz Jēzum palīdzību. Mēs redzam savas vajadzības, bet tikai viņš spēj tās apmierināt. Viņš uzklausa mūsu lūgšanas, un viņa mīlestība pret mums ir mūžīga. Kungs, palīdzi man atrisināt problēmas, kas mani nomāč šodien. Āmen.